Labrīt! Man ir patiesas prieks un gods stāvēt šeit jūsu priekšā un runāt par ļoti bīstamu un sarežģītu jautājumu 15 minūtēs. Kāpēc šis jautājums ir bīstams? Tāpēc, ka sieviešu un vīriešu attiecības mūsu kultūrā kalpo par daudzu citu attiecību pamatu. Proti, tās ietekmē darba dalīšanu, dažādas vērtības piešķiršanu, dažādiem darbiem, atalgojumu, cilvēku pašvērtību, rīcības spēju un pat zinātnes dalījumu cietajās, nopietnajās dabas zinātnēs un mīkstajās sociālās humanitārās zinātnēs, kurās ir vairāk sieviešu nekā tajās īstajās, cietajās zinātnēs. Sarežģīts šis jautājums ir tāpēc, ka cilvēks ir ļoti kompleksa būtne un pielāgojas videi ar kultūras palīdzību. Un mums ir ļoti grūti pētīt cilvēku, jo mēs nevaram to paņemt kā tādu amēbu, ielikt izolētos apstākļos un skatīties, kuras no īpašībām tad patiesi ir iedzimtas un kuras ir kultūras veidotas. Un antropoloģijai te ir zināmas priekšrocības, jo mēs raugamies uz dažādām cilvēku kultūrām gan šodienas griezumā visā pasaulē, gan arī pagātnes griezumā, skatoties uz pagātnes liecībām. Otra mūsu priekšrocība ir tā, ka antropoloģijas cilvēks skatās gan no dabas zinātņu, gan sociālās un humanitārās perspektīvas, kas ļauj saskatīt jaunus saskares punktus. Un proti, Hoa, kuri dzīvo Papua Jaungvinejā, uzskata, ka sievietes un vīrieši atšķiras tāpēc, ka viņos ir atšķirīgs daudzums dzīvības substances nu. Un šis nu ir arī pārtikā, augos dzīvniekos, un vieni cilvēki piedzimst sausi pievilcīgi, jo viņos ir maz nu. Un šie cilvēki, protams, ir vīrieši. Sievietes piedzimst miklas, nepievilcīgas un ar daudz nu. Bet dzīves laikā līdzsvars mainās. Sievietes gatavo ēst, stājas sakaros ar vīriešiem, viņiem ir menstruācijas, viņas dzemdē bērnus un zaudē nu. Vīrieši ēd sieviešu pagatavot ēdienus, stājas sakaros ar sievietēm un uzņem nu. Un līdz ar to mūža nogalē viņi paliek mikli un nepievilcīgi. Bet sievietes, sasniedzot menopauzu, un ja viņas ir dzemdējušas vairākus bērnus, paliek pievilcīgas un sausas. Un viņām ir tiesības dzīvot vīriešu mājā, kas ir aptuveni, mēs varam iztēloties Londonas džentelmeņu klubu, kurās viņas tad var dzīvot. Latvijā es esmu šādus līdzīgus priekšstatus redzējusi, runājot ar cilvēkiem par autovadīšanu. Vīrieši esot vienkārši dabiski iedzimti autobraucēji. Viņi brauc elastīgi, manevrē, un sievietes brauc tā kā tramvajs, ne pa labi, ne pa kreisi. Kad es jautāju, bet kāpēc tad ceļu satiksmes negadījumu statistika uzrāda ļoti pārliecinošu statistiku, ka vīrieši izraisa šos nelaimes gadījumus biežāk nekā sievietes. Un man saka, bet, protams, sievietes brauc tā kā tramvajs, viņas nemaz nepamana, ka viņas izraisa avāriju. Vai sievietes izraisa avāriju, atbrauc policija, viņi uzstājas skaistas atstiņas un viņu gadījums netiek reģistrēts. Vai sieviete pat nebrauc pie stūres, viņa dodas pa ietvi, bet valkā pārāk īsus svārkus. Un vīrietis, sežot pie stūres, viņa skatiens tiek novērsts, un tad rodās avārija. Bet kur sākās šis Hoa moments, ir tas, ka veci vīrieši ir sēnes pie stūres, un viņi brauc tā kā sievietes, kā tramvajs, ne pa labi, ne pa kreisi. Bet kopumā tas valdošais uzskats mūsu sabiedrībā, kāpēc sievietes un vīrieši ir atšķirīgi, tas ir tāpēc, ka mums ir divu dzimumu vairošanās. Un tā paģēra, ka sievietes un vīrieši tad ir atšķirīgi, jo kā tad mēs citādāk vairotos. Ja mēs raugamies uz šo jautājumu no bioloģijas skatu punkta, tad divu dzimumu vairošanās ir tāpēc, lai evolūcijas procesā
mums būtu lielāka daudzveidība un evolūcijas process attīstītos. Mēs nevairojamies visu savu dzīves laiku un nepārtraukt katru mirkli. Tas, kā dzimums veidojās, un es šeit vienkāršošu šo procesu, proti pirmajās 6 embrionālās attīstības nedēļās abu dzimumu ķermeņi ir vienādi, tāpēc, ka vēl nav izveidojušies dzimuma orgāni. Un tad, ja personai ir Y chromosoma, un tur ir viens tāds reģions, kurš neļauj organismam attīstīties pēc pamata tipa, kurš ir sievišķais tips. Un tad šis te reģions izdala proteīnu, kurš tā kā tāda kožlena paņem un pielīmējās pie tā pamata modeļa un neļauj viņam izpausties. Un mūsu priekšstati par to, kā darbojas gēni, parasti balstās tajā, ko mums bioloģijas skolotājs ir mācījušas, kas ir Mendeļa iedzimtības schēma, proti, ka katrs gēns nosaka kaut kādas pazīmes veidošanos, bet šādi gēni nedarbojas. Ir gēni, kas tā darbojas, bet vismaz tie, kas nosaka šo dzimumu diferenciāciju, šādi nedarbojas. Un mēs zinām, ka mēs gribam ieslēgt gaismu, tad ir slēdz, ieslēdz, izslēdz. Un ir tādi smalkāki slēdži, kur mēs varam paslēgt gaismu spilgtāk un mazāk spilgt. Un gēni arī darbojas pēc šiem slēdžu principiem un pavājina un arī paaugstina citu gēnu darbību. Un šis apstākļus tad arī veido ārkārtīgi lielu individuālo daudzveidību arī dzimuma veidošanās procesā. Un te tas nebeidzas, jo proti tikko ir izveidojušies olvadu un sēklinieka aizmetņi, šajā dzimuma veidošanās procesā iesaistās hormoni, kas rodās šajos orgānos. Un tie tad ietekmē visu pārējo ķermeņu audu orgānu sistēmu veidošanos. Un arī šis hormonu līmenis mums nav vienāds visas dzīves laikā. Tas ir atšķirīgs gan tās embrionālās attīstības laikā, gan arī dzīves laikā. Un līdz ar to iznāk pat lielāka taisnība vai tuvība bioloģijas atradnēm. Proti, ka dzimums nav visas divas kategorijas, kas ir ieāķētas konstantā ķermenī, bet dzimums ir process, vielmaiņas process, kas notiek visas mūsu dzīves laikā, sadarbojoties mūsu gēniem un vielmaiņai, kurā iesaistās arī citi hormoni. Un, ja mēs sadalām šo ļoti plašo daudzveidību divās kategorijās, vīrieši un sievietes, tad būs cilvēki, kuri ierakstīsies šī spektra vidū. Būs cilvēki, kuri atkritīs uz malām. Un tā ir taisnība, ir atšķirība vīriešu un sieviešu attīstībā, bet ir tikpat liela atšķirība iespējams arī sieviešu starpā un vīriešu starpā. Un, ja mēs raugamies uz rietumu kultūru, tad šis divu dzimumu modelis, kas mums parasti pamato, kāpēc sievietes un vīrieši ir atšķirīgas, ir pārsteidzoši radies nesen, ap 18. gadsimtu. Pirms tam tiek uzskatīts, ka sievietei un vīrietim ķermenis ir viens, un tas, kas tos atšķir, ir atšķirīgs karstuma daudzums, kas vīriešiem dzimuma orgāns liek izvirzīt uz āru, bet sievietēm uz iekšu. Un tad 18. gadsimta rodas doma, pagaidi, tiem ķermeņiem ir jābūt atšķirīgiem. Un tās pirmās atšķirības, ko ārsti atrod, ir diezgan dīvainas. Piemēram, ka sievietēm atšķirībā no vīriešiem ir caurums krūškurvī, pa kurien tiek novadīts menstruālās asins uz krūtīm, lai varētu zīdīt bērnu. Vai ka sievietēm ir plakans astes kauls, jo viņas daudz sēž, vai ka sievietēm ir mazākas smadzenes, tāpēc viņas ir dumjākas, vai ka sirds spēja apasiņot vai dzemdi vai smadzenes, un tāpēc sievietei ir jāizvēlās. Bet šis ir stereotips, kas ir gana dzīves arī mūsu dzīves laikā, un sievietēm bieži pārmet, ko te jūs te strādājat, un kas tad ar nabaga bērniem mājās, un otrādā, ko tu sēdi bērniem mājās, kāpēc tu nestrādā. Un tas mūsu kultūrā sievieti ieliek tādā neiespējamā pozīcijā. Kā citas kultūras ar šo tiek galā? Un citās kultūrās ir vairāk dzimumu. 2014. gadā Indija oficiāli atzina trešo dzimumu, hidžras. Mūsu izpratnē tie ir bioloģiski vīrieši.
kuri ģērbjas kā sievietes, un viņi var arī mainīt savu ķermeni un tās formas, bet var arī nemainīt. Viņi nepaliek par sievietēm, viņi paliek par trešo dzimumu. Ziemeļamerikas indiāņiem savukārt ir tā saucamie divu garu cilvēki. Proti ir gan sievietes, gan vīrieši, kuri piedzimst ar sievietes un vīriešu garu. Un viņi tad nav ne sievietes, ne vīrieši, viņi ir trešais, ceturtais dzimums. Mūsu kultūrā cilvēki ārkārtīgi satraucās. Kas tagad notiks? Pasaule ir vaļā un visi šie daudzie dzimumi atnāks pie mums un sabojās mūsu divu dzimumu vairošanos. Neuztraucieties, tas tā nenotiks un nevar notikt, jo citās kultūrās šis priekšstats par to, kas ir sieviete un vīrietis, nav pieāķēts ķermenim. Piemēram, Indonēzijā, atkal bioloģiski mūsu izpratnē sievietes, kuras jūtas tā kā vīrieši, viņas nemaina savu ķermeni, viņas vienkārši valkā vīriešu drēbes, strādā vīriešu profesijā, viņām ir vīriešu nodarbs un intereses. Viņas tiek sabiedrībā pieņemtas bez ķermeņa modifikācijas, un viņas sauc par tomboys un uztver kā vīriešus, bet visi skaidri zina, ka viņi nav vīrieši, bet neviens ārkārtīgi par to neuztraucās. Mūsu kultūrā, lai mainītu dzimumu, ir nepieciešams mainīt ķermeni. Un tas notiek tāpēc, ka mēs esam izveidojuši atšķirības, un tad šīs atšķirības mums ir jāatspoguļo arī ķermenī. Un tās ir, piemēram, plastiskās operācijas, lai pastiprinātu savu dzimumu. Ja kāda nejūtas pietiekami sievišķīgi, viņi var uztaisīt lielākus krūtis, dibenu vai lūpas, vai, piemēram, izmantot hormonu terapiju, ja nevar ieņemt un iznāsāt bērnu. Un līdzīgi mēs pieprasam arī, lai notiktu šī dzimuma maiņa, proti, ja cilvēks nejūtas labi savā bioloģiskajā dzimumā, tad mums vajag, lai šis cilvēks mainītu dzimumu. Tas rada diezgan lielas kontroversijas sabiedrībā, jo ir spiediens, ka mums ir jāatbilst tam, par ko mēs tiekam uzskatīti. Noslēdzot, ja jums nav vīrieša, kas nes mājā mamutu, vai arī jums ir vīrietis, bet viņš nenes mājā mamutu, un jūs nepiepilda stāvēšana pie plīts, veļas mazgāšana, ar jums viss ir kārtībā. Jo mītu par mamutu ir 19. gadsimtā radījuši daži džentelmeņi, mēģinot pamatot 19. gadsimtā pastāvošās attiecības starp vīriešiem un sievietēm. Tāpēc nav brīnums, ja jūs nejūtaties ērti šajās attiecībās un mītos. Antropoloģija nevar pateikt, kuras no sieviešu un vīriešu attiecībām ir labas un sliktas, un tā ir mūsu vājā puse. Bet mēs varam piedāvāt zināmas izvēles iespējas šajā situācijā. Un tā kā mēs adaptējamies ar kultūras palīdzību, mēs varam dzīvot arī mītā par mamutu. Un visu mūžu justies nepilnvērtīgs. Un tas ir iespējams, tur vajag divas lietas tikai. Pirmkārt, audzināšana un socializācija šajā mītā, un otrais - sociāla izolācija. Protams, mums ir klaps, un mēs neredzam, kas notiek citur. Un ja cilvēku grupa dzīvo šajā mītā, viņi tur beigās arī tīri labi jūtās, jo nav jau citas iespējas, kas likt mums justies slikti. Bet mums ir arī otra iespēja. Mēs varam atzīt, ka mēs, citi cilvēki mums apkārt, un mūsu savstarpējās attiecības ir unikālas. Un tās katru dienu, līdzīgi tāpat kā mūsu dzimums bioloģiski tiek veidots katru stundu un mirkli, arī attiecības tiek veidotas katru mirkli no jauna, meklējot saskares punktus, kopīgas intereses, mērķus. Un kas ir pats svarīgākais, saņemot un sniedzot otram atzinību un mīlestību. Un šīs ir tās divas lietas, bez kurām neviena cilvēciska būtne, gan vīrietis, gan sieviete, nevar pastāvēt. Paldies!